Esiet sveicināti trešdienas vakarā. Turpinājumā par ziņu sižetiem īsumā. Vanzemes pamatskolas skolēni sekmīgi ņem dalību Comenius programmā. Uz eksporta un inovāciju balvu pretendē arī mūsu puses uzņēmumi. Radošajās darbnīcās iespējams pagatavot apsveikumus un mazie bērnu dārznieki sarūpē Egles novada iestādēm. Iepazīt dažādas valstis, to vēsturi un kultūru. Tas ir galvenais iemesls, kādēļ Vanzemes pamatskolas skolēni ņēmuši dalību Comenius programmā, pierādot, ka arī mazās lauku skolas iespēju un izglītības ziņā neatpaliek no pilsētas skolām. Vanzemes pamatskola 2012. gadu atcerēsies kā laiku, kad ne tikai veikti ikdienas pienākumi, vadītas stundas un pildīti mājas darbi. Iesaistoties Comenius programmā Labāks turisms, labāka nākotne, viņi tagad var dalīties ar iespaidiem no Turcijas, Spānijas, Bulgārijas un Polijas. No 17. līdz 22. oktobrim tas bija Bulgārijā. Mēs viesojāmies pilsētā Pernik. Sagaidīja mūs tur, protams, un katru dienu bija izplānota no A līdz Z. Katru dienu bija kāda ekskursija, viesojāmies arī skolās, runājāmies ar skolotājiem, ar skolēniem, vērojam arī stundas. Un ļoti vērtīgi bija tas, ka bija jāatrod kontakts ar cilvēkiem, kas nemāka ne latviski, ne krieviski, ne angliski, bet tas ir iespējams. Un vērtīgi arī ir tas, ka skolēnu arī es sapratu, cik svarīgas ir valodas zināšanas. Tā kā projekts balstās uz turisma iespējām, skolēni kopā ar skolotājām viesojušies dažādos muzejos, apskatījuši kultūrvēsturiskus pieminekļus un to, ko māca vēstures un ģeogrāfijas stundās, redzējuši reālajā dzīvē. Tā piedzīvoti gan patīkami brīži, gan nācies iegrimt pārdomās, apmeklējot koncentrācijas nometni Polijā. Ir saucamā Osvencima jeb Aušvicas koncentrācijas nometni. Bērniem bija ļoti vērtīgi paskatīties, kā šis laikmets ir bijis mūsu vēsturē un ko pasaule un Eiropa tā skaitā ir pārdzīvojis pēc lielā otrā pasaules kara un vācu tātad okupācijas. Ieraugot tos šausmīgi daudzos matus, kas tur bija, un bērnu kurpes ļoti daudz, un arī pieauguši cilvēku kurpes un trauki, un tas bija tā kā nežēlīgs ieraugot to visu. Labāk vienreiz redzēt nekā 100 reiz dzirdēt. Par to pārliecināti labākie 8. un 9. klašu skolēni, kuri izzinot katras valsts vēsturi un prezentējot savas zināšanas, izcīnīja šo iespēju doties ceļojumā uz kādu no projekta dalību valstīm. Bija jātaisa prezentācija par Bulgāriju, un tās meitenes, viņas noprezentēja labāk, un viņas tika uz Bulgāriju, bet par to, ka mēs bijām otro reizi labi prezentējuši, mums bija tā iespēja braukt uz Poliju. Mēs satikām, iepazinām jaunus draugus, braucām dažādās ekskursijās. Labākie draugi mums bija turki bija, tad arī bija bulgāru bērni un Zviedrijas, bet bulgāru un zviedru bērni, viņi dzīvoja ģimenēs, viņi nedzīvoja viesnīcā, kur mēs. Tāpēc turki bērni bija mums labāk draugi, jo viņi dzīvoja arī viesnīcā. Kas ir no tiem apskates objektiem, kas jums ir palicis atmiņā? Sudraba raktos. Tas bija interesanti ļoti. Kopernika muzejs arī. Kas tur bija? Tur bija dažādi izgudrojumi, varēja veikt dažādas eksperimentus arī. Vai tas, ko tu taisīji prezentācijā, bija tas pats, ko tu redzēji Bulgārijā? Vai tomēr bija kaut kādas atšķirības? Bija, ko mēs veidojam, arī tas bija, un arī daudz ko citu uzzinājām arī tā laika. Es biju iztēlojusi, ka tur būs visādi tie augļi, koki, bet tur patiesībā arī bija tā tīri pelēcīgi. Nebija tā, kā mēs bijām, bet vienalga skaisti. Tur bija kalni. Ļoti kalni. Mums pa viesnīcas logu bija tāds skats, ka vispār naktīs tur tie kalni bija tāds pilns ar tām mazām mājiņām un deg un ļoti, ļoti skaisti. Jums patika piedalīties šajā apmaiņas projektā? Jā, ļoti. Jā. Varēja iegūt daudz ko jaunu, piemēram, tas, ka tu esi izbraucis ārpus valsts, tu esi iepazinies ar jauniem draugiem, skolotājiem, tev ir radies kontakts, ar viņiem vēl pēc tam var sazināties. Lielākais ieguvums, es domāju, ka tā ir sajūta, ka mēs varam. Mums ir vienkārši jāgrib un kaut kas jāsāk darīt.
un tad tās lietas aiziet. Līdz projekta beigām vandzinieki dosies arī uz Zviedriju, bet jūnijā, kad Latvijā svin vienus no tradīcijām bagātākos svētkus Jāņus, viesus būs pienācis laiks uzņemt Talsu novadā. Paula Negriba, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar Ekonomikas ministriju jau 8. gadu rīko konkursu komercsabiedrībām. Uz to 2 kategorijās pieteikušies arī mūsu puses uzņēmumi. Eksporta un inovācijas balvas mērķis ir godināt tos komersantus, kas sasnieguši labus rezultātus, gan radot jaunas darba vietas, gan eksportējot produktus, kā arī nodrošinot pašmāju tirgu ar augstvērtīgiem ražojumiem. 2012. gada konkursam pieteikti 114 pretendenti no visas Latvijas, to starpā arī mūsu puses uzņēmumi. Kategorijā inovatīvākais produkts startē Sijā pūra čokolete, bet kategorijā eksportspējīgākais komersants lielo vidējo komercbiedrību grupā Sijā Brabantija Latvija. Abi konkursa pretendenti ir izturējuši konkursa vērtēšanas abas kārtas un ar nepacietību gaida konkursa rezultātu paziņošanu. Šogad konkursa eksporta un inovācijas balvas 2012 laureāti tiks paziņoti svinīgā ceremonijā šovakar ar valsts prezidenta Andra Bērziņa piedalīšanos. Par to, kā veicies mūsējiem, ziņosim nākamajā raidījumā. Pašu rokām un no sirds darinātām veltēm vienmēr ir papildus vērtība. Vakar Talsu novada muzejā ik viens interesents varēja izgatavot Ziemassvētku apsveikumu kartītes. Tuvojoties gada baltākajiem svētkiem, Talsu novada muzejs, kā gadu saviem apmeklētājiem, decembrī piedāvā dažādas Ziemassvētku programmas. Šogad tās bija radošās darbnīcas, kuru laikā varēja pagatavot apsveikumu kartītes. Skolēni tādi neapzinīgi, bet tie pieaugušie gan tādi apzinīgi šodien vismaz izskatās. Skolēni nāk tajā laikā, kad nenāk pieaugušie, mācību stundu laikā parasti. Šogad gan mazāk atsaucība ir, laikam viens no iemesliem ir sākuma skola no mums tālu tagad. Un laikam jau krīze nav valstī beigusies. Kas var būt mīļāks un personiskāks par sirsnībā veidotu dāvaniņu? Šoreiz muzeja darbinieki piedāvāja pašu rokām darināt apsveikumu kartiņas, kuru centrā simboliski atradās Ziemassvētku eglīte. Gribējās kaut ko jaunu un kaut ko tādu, ko nebūtu taisījuši. Piemēram, šeit ir, kur ir stencela, trafareti, un tomēr tas nav tik vienkārši. Kaut kas tāds, kas nav mājās darīts, un arī varbūt tie materiāli nav tādi, lai to mājās darītu. Teksts vecajā drukā, tas arī saistīts ar Ziemassvētkiem? Jā, tas ir īpašā vizīte no muzeja, un šeit jūs redzat, ir tieši var redzēt Ziemassvētki un Ziemassvētku stāstīņš, lai tā labā doma arī apakšā tai kartiņai. Ne tikai darboties stencila tehnikā, savu roku bija iespēja izmēģināt arī glītrakstīšanā un kaligrāfijā. Šī ir tāda glītrakstīšanas darbnīca. Var izvēlēties spalvu, zelta vai sudraba tinti, un tad būt ļoti pacietīgam, lēni, mierīgi apsēsties un vienkārši patrenēt roku. Tas veido katrā ziņā rokrakstu glītāku un arī māca būt tādiem pacietīgākiem. Un reiz arī bērni, viņi ar to ļoti aizraujas. Un pacietīgāki ir kuri tie puiši vai tās meitenes? Un man pat jāsaka, ka zēni, es brīnos, ka pat zēniem, vairākiem zēniem ir ļoti glīti rokraksti. Tad, kad roka glītrakstīšanā iemēģināta, tad varēja rakstīt novēlējumus un ļaut izpausties savam radošumam, izrotājot eglīti ar pērlītēm un zvaigznītēm. Jūs esat viena no tām apzinīgajām, kas šodien ir ieradusies. Tāpēc, kad brīvs laiks bija, un man muzejs kā tāds vispār vienmēr ir paticis, un ja ir šāda izdevība apmeklēt un iemācīties kaut ko no jauna, tas vienkārši brīnišķīgi, un kāpēc gan neizmantot. Mēs varam pat palielīties, ko es esmu izgatavojis šādu apsveikumu. Un vēl vienu darbiņu, tas ir, lūk, viņi parādīs kāds, un šādu darbiņu. Apsveikumu Ziemassvētkos. Un kam tad tie apsveikumi tiks, ir jau padomā? Noslēpums. Talsu novada muzejs decembrī aicina ne tikai uz radošajām darbnīcām. Par ilgadēju tradīciju ir uzskatām arī Ziemas saulgriežu balle, kura notiks jau šīs darba nedēļas izskaņā. Dace Mieriņa, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija. Šodien Talsu televīziju pieskandināja bērnu čalas un Ziemassvētku dziesmas. Mazie pirmskolas izglītības zvanīšu audzēkņi bija sarūpējuši priekšnesumu un izrotājuši eglīti, ko pasniegt mūsu kolektīvam.
Decembrī Talsu novada pirmskolas izglītības iestādes piedalās akcijā Ziemassvētku egle. Eglīti, kas rotāta ar bērnu gatavotām rotām, dāvina kādai novada iestādei. Zvaniņa bērni savu eglīti bija izlēmuši pasniegt mums, Talsu televīzijas komandai. Ko tad jūs mums šodien atnesāt? Prieku, laimi, daudz ko. Un galvenais? Eglīti. Kur jūs to eglīti atradāt? Pie savu bērnu dārza? Jā. Tad jūs nozāģējāt eglīti pie savu bērnu dārza? Jā. Tad jums tagad viena eglīte mazāk un mums viena eglīte vairāk. Tā varētu teikt. Ne tikai pašgatavot eglītes rotājumi, bet arī mūzikāls priekšnesums. Mazie Ziemassvētku rūķi bija speciāli mācījušies, lai sniegtu arī nelielu koncertu. Taču paši bija pārliecināti, ka bez dziesmām un eglītes pats galvenais tomēr ir Ziemassvētku vecīša nestās dāvanas. Bet sanāk arī citreiz, ka viņš neatnes neko. Bet jo mēs neklausām. Jo neklausām, jo sitam viens otram. Jūs vai tad tā darat? Dažreiz jā. Jā? Puisi jau vienmēr. Nemaloju. Puisi jau vienmēr kaujās. Jā, puisi vienmēr kaujās. Tad, ja puiši kaujās, tad dāvans nedabū neviens no grupiņas. Meitenes dabū. Pēc dziesmām un konfekšēšanas mazie bija gatavi izmēģināt, kā ir būt par operatoriem un žurnālistiem. Vēl tikai pūderis uz sārtajiem vaigiem un degungala, un tad jau filmēšanās varēja sākties. Labdien! Mēs esam Talsu televīzijā. Mani sauc Kārlis. Un atnāc man ciemos Elvis. Tev patīk Ziemassvētki? Jā. Tev patīk dāvanas? Jā. Tev patīk mašīnas? Nē. Jā. Nē? Jā, zini, jā. Nē? Jā. Patīk. Ko tu šeit dari Talsu televīzijā? Atbild uz jautājumiem un skatos. Kāpēc tu šeit atnāci? Kāpēc jūs šeit atnāci? Tāpēc, ka es gribēju atnākt apskatīties. Tev patīk lēles? Jā. Paldies par uzmanību, uz redzēšanos. Lai gan sākumā daudzi bija pārliecināti, ka nākotnes plāni saistās ar citām profesijām, tomēr pēc viesošanās Talsu televīzijā atzina, ka tomēr būs arī operatori un žurnālisti. Kad tu izaugs lielu, tu vēlēsies kļūt par žurnālistu? Jā. Kāpēc? Tāpēc, ka patika. Kas tur tik interesants? Ka filmēja. Tev patīk, ka tev filmē, ja? Kāpēc domā, ka žurnālists darbs ir ļoti grūts? Tad ir jāfilmē, daudz kas jādara, daudz jārunā. Man pat daudz patīk runāt. Tev ļoti patīk runāt? Tad jau tev jākļūst par žurnālistu. Jā. Varētu? Nu jā, varētu. Tu būsi operators? Jā. Marijai. Kāpēc? Man patika runāt. Patika uzdevot jautājumus. Man patika, kad kādā ar Aleksi runāja. Kas tad tur bija tik interesants? Kā Aleks teica, ka viņam nepatīk mašīnas. Tā jau nav taisnība, vai ne? Tas bija tikai tāds jociņš. Bērni ar rotātām eglītēm un nelieliem priekšnesumiem līdz pat Ziemassvētkiem viesosies daudz viet arī citur Talsu novadā. Priecīgus Ziemassvētkus! Dace Mīriņa, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija. Šī vakara ziņu laiks ir izskanējis. Mēs ar jums tiksimies jau piektdien. Atā!